Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Vilnis Sliņķis. Jau 8. gadu esmu Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas mācītājs un kalpoju 3 draudzēs – Apes Svētā Mateja, Opekalna un Gaujienas draudzēs. Jūs noteikti būsiet pieredzējuši savā dzīvē tādus mirkļus, kad jums jāpieņem ir kādi svarīgi, nozīmīgi lēmumi, kad ir jāizdara kāda svarīga izšķiršanās. Un dažkārt arī jūs nezināt, kāds īsti iznākums būs pēc šo lēmumu pieņemšanas. Manā dzīvē viens no šādiem lēmumiem bija jāpieņem 2016. gadā, kad pēc 31 gada nostrādāšanas tiesību sargājušās iestādēs es nolēmu, izbeigt darba attiecības ar valsts institūcijām un nolēmu sākt kalpošanu dzīvajam Dievam. Un es skaidri nezināju, kas mani sagaida, kāda būs mana iztika, kur vispār kalpošu. Un kaut kādā ziņā man bija jāspēr solis nezināmajā, jāspēr solis ticībā. No šī tāda nelielā ievada tad arī izriet mūsu šīs dienas tikšanās tēma, kas būs par un ap ticību. Ievada nodarbībā mans amatabrālis, mācītājs Indulis Paņšs, runāja par to, ka cilvēks šīs zemes dzīves laikā tiek konfrontēts ar savas eksistences tādiem 4 būtiskiem jautājumiem. Meklējušais cilvēks agri vai vēlu sāk domāt par jēgu, par drošību, par cerību un par piederību. Un cilvēks ne tikai domā, bet viņš saprot, ka kaut kas jau arī jādara, lai atrastu atbildes. Un mēs ticam, ka šis kurs jums būs palīdzošs, lai atrastu atbildes uz savas dzīves būtiskākajiem jautājumiem. Bībelē, vienā no Bībeles daļām Jaunajā derībā, precīzāk apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, 13. pantā, mēs varam lasīt. Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība. Šās 3. Mācītājs Indulis noslēdz savu lekciju ar cerību, bet es vēlos turpināt ar ticību. Bet pirms turpināt, es vēlos jums pievērst uzmanību vienam būtiskam avotam, kuru jūs diezgan bieži lietosiet šī kursa laikā. Varbūt kāds arī noprot, ka es runāju par Bībeli. Un šeit manās rokās ir jaunais Bībeles tulkojums. Un jūs noteikti esat aicināti arī uz nodarbībām ņemt līdzi Bībeli. Ja kādam pēkšņi nav Bībeles, tad sazinoties noteikti savas draudzes mācītāju, tiks rasta iespēja šo Bībeli ar jums iegūt. Bet kāpēc Bībele? Kāpēc ir svarīgi meklēt atbildes Bībelē? To es jums gribētu ilustrēt ar vienu piemēru no savas dzīves. Reiz man izraisījās saruna ar kādu vīru, kurš sevi pozicionēja kā pareizticīgais. Un kad es viņam pavaicāju, kuru tad baznīcu vai draudzi viņš apmeklē, viņš teica, nē, mācītāji, es jau tikai bērnībā tiku kristīts pareizticīgā baznīcā. Bet viņš teica, bet jūs nedomājat, es sekoju līdzi tām norisēm, un šobrīd viņš saka, man ļoti īpaši
Tūs ir viens sludinātājs, kuram ir savs YouTube kanāls, un man tuvas ir tās viņa domas, atziņas, kas sakrīt tā kā ar manējām. Es viņam it kā pārjautāju, tās tev liekas tuvas. Saku, tas ir labi, bet vai tās ir patiesas? Viņš tā kā nedaudz saminstinājās, bet, kad pauze beidzās, viņš vaicāja, bet kā tad, lai es to pārbaudu? Un savukārt es atkal jautāju, bet vai tu esi skatījies pirmavotā? Pirmavotā? Jā, es saku, Bībelē. Izrādījās, ka Bībeli gan šis pareizticīgais brālis nebija lasījis. Viens no izciliem zinātniekiem, fiziķis Roberts Boils, reiz ir sacījis tā. Salīdzinot ar svētajiem rakstiem, visas cilvēku grāmatas, pat vislabākās, ir tikai planētas, kas savu gaismu un spožumu saņem no saules. Sekojot Boila atziņai, paraudzīsimies, ko tad pati Bībele saka par ticību. Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Ņemies drošu prātu, meita. Tava ticība tev palīdzējusi. Lai jums notiek pēc jūsu ticības. Tie ir tikai daži fragmenti no Bībelē minētajiem izteikumiem par ticību. Kopsumā vārds ticība Bībelē ir minēts 117 reizes, un no tām 112 reizes jaunajā derībā. Un ticība nav tikai stāsts par to, kas ir, tas ir stāsts par to, kas vēl tikai būs. Ticība ir cieši saistīta ar cerību, un gala rezultātā ticība un cerība ved pie mīlestības. Pie mīlestības ar lielo burtu. Pie tās mīlestības, ko Dievs mums parādīs Kristo Jēzu. Un par to jūs dzirdēsiet nākamajās 2 lekcijās, kuras vadīs mācītais Roberts un bīskaps Rinalds. Neticīgam cilvēkam nevar palīdzēt. Ja nevari ticēt, būs grūti tikt galā ar šo dzīvi. Kristiešiem ticība ir nākotnes dimensija. Mēs ticam, ka ir jēga, ko darīt, jo ar mūsu fiziskās dzīves robežām nekas nebeidzas. Ir tāds autors Clive Staples Lewis, kas ir viens no 20. gadsimta kristietības apoloģētiem, jeb aizstāvjiem. Viņš savā darbā vienkārši kristietība, aprakstot to, ko kristieši sauc par ticību, lieto šo vārdu 2 nozīmēs. Un pirmajā nozīmē ticība ir vienkārši pārliecība. Pārliecība, kas pieņem vai uzskata par patiesām šajā gadījumā kristietības doktrīnas. Un tas ir diezgan vienkārši. Taču tas, kas mulsina, ir, ka šādā izpratnē ticība ir tikums. Clive Staples Lewis jautā, kā ticēšana vai neticēšana noteiktiem apgalvojumiem varētu būt morāla vai amorāla. Un tad viņš paskaidro. Es jau teicu, ka saprātīgs cilvēks pieņem vai noliec kādu apgalvojumu ne jau tādēļ, ka viņš grib vai negrib, bet tādēļ, ka viņa prāt tam ir pietiekami vai nepietiekami daudz pierādījumu. Ja viņš kļūdās attiecībā uz šo pierādījumu pietiekamību, tad viņš tāpēc nav slikts cilvēks, bet varbūt gan neīpaši gudrs. Savukārt, ja viņš uzskatītu pierādījumus par nepamatotiem un vienalga piespiestu sevi tiem noticēt, tad gan viņš būtu muļķis. Šādus secinājumus viņš izdarīja, pieņemot, ka ja cilvēka prāts vienreiz kaut ko atzīst par patiesu, tad tas automātiski turpinās uzskatīt to par patiesu tik ilgi, kamēr neradīsies kāds nopietns iemesls pārvērtēšanai. Tas pieņem, ka cilvēka apziņu pilnā mērā vada racionālais prāts, bet tā nav. Piemēram, manu saprātu pilnīgi pārliecina pierādījumi, ka anestēzējušie līdzekļi mani nenosmacēs. Vai, ja ķirurgs mani sāks operēt, kad es
vēl esmu pie samaņas. Un tomēr tas nemazina faktu, ka pirms kāda laika, kad mani pavadīja uz operāciju zāli, manī sākās tāda neliela panika. Es tā domāju, bet ja tomēr zem šīs anestēzijas maskas es nosmakšu, vai ja es jutīšu, ka tas ķirurgs griež ar to skalpeli, man to pirmo griezienu, citiem vārdiem manī sākās cīņa starp ticību un saprātu no vienas puses un starp iztēli un jūtām no otras puses. Un ne jau saprāts man atņēma tanī brīdī ticību, gluži otrādi. Tajā brīdī ticība balstījās uz saprātu, bet ticība man atņēma iztēle un jūtas, un vēl arī fakts, ka ir kādas norises, kuras es nespēju kontrolēt. Tas ir tas, kas manī radīja bailes. Un arī par bailēm runāja mācītājs Indulis. Bailes fānā ir katram cilvēkam, un ar tām mums būs jāmācās tikt galā visu savu dzīvi. Romas katoļu teologs Eižens Drevermans par bailēm saka, ka visa mūsu dzīve, visa mūsu eksistence paiet starp divām alternatīvām. Vai mēs baidāmies, vai vienā brīdī mums jāpārstāj baidīties. Un jāpieņem lēmums uzticēties, paļauties. Divas fundamentālas alternatīvas. Visu realitāti nokontrolēt nav iespējams. Mēs nevaram visu nokontrolēt, tāpēc mums atliek uzticēties. Kad es gulēju uz operāciju galda, es pat nezinu, vai mani operēja ķirurgs. Varbūt kāds praktikants. Jo pienāca anesteziologs, viņš tā no augšas uz mani paskatījās. Viņš teica, tā Vilni, tagad tu iemiksi, pēc tam tu pamodīsies un viss būs labi. Es viņam saku, doktor, ja jūs tā sakāt, tad lai tā notiek. Bet iekšēji tanī brīdī es saku, kungs, es lūdzu Dievu, saku, kungs, tagad es nododu sevi tavās rokās. Es uzticējos. Un tad, zinat, kā tai dziesmā. Un tad man plīsa filma, tā it kā būtu zemes stunda. Un nākamais, ko es atceros, ir Vilnis, ceļas augšā. Jā, mēs nevaram nokontrolēt ķirurģisku operāciju, kad paši esam uz šī operāciju galda. Un Dievu nokontrolēt vispār nav iespējams. Tāpēc kristīgajā realitātē runājot un domājot, mums viņam jāuzticas. Mums jāuzticas pat, ja es esmu kaut ko sabojājis, ja manā dzīvē notiek kādas nepatīkamas, nekontrolējamas lietas, tad Dievs ir radījis apstākļus, lai šī mana esība, mana eksistence būtu laba un man labvēlīga. Es vēlos nocitēt arī vēl vienu Bībeles rakstu vietu no vēstules ebrejiem 11. nodaļas 1. panta, kur vēstules ebrejiem autors sniedz mums šādu ticības definīciju. Ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Un tieši tāda ir arī latviešu valodā vārda ticēt nozīme. Tieši šādā primitīvi vienkāršotā veidā daudzi saprot ticību. Ka ticīgie ir tādi naivi ļaudis, kas akli tic nepārbaudāmām lietām. Kad mēs runājam par nosacīti nesvarīgām lietām, tad jau noticēt mums tas neko nemaksā, jo mēs jau neko arī nezaudējam. Bet, kad izvēles, kas mūs skar personīgi, ir nozīmīgas, tad tas mums gan
kaut ko maksā. Un es esmu tiešām pateicīgs Dievam, ka jūs esat izvēlējušies pievienoties šim katehēzes kursam. Un es uzskatu, ka jūs esat izdarījuši tādu pareizu un nozīmīgu izvēli. Jo man, kā aicinātam un ieceltam Dieva vārda kalpam, ir jāpaziņo jums viena būtiska vēsts, ka Dievs ir tepat, ka viņš ir labvēlīgs pret jums. Un, ja mēs palaižam garām šo vēsti, tad mums ir gan ko zaudēt. Salmons mācītājs 3.11 raksta: visu viņš darīs jauku tā īstajā laikā, pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī, vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs no iesākuma līdz galam. Neatjaunojot attiecības ar Dievu caur viņa dēlu Jēzu Kristu, jau šeit un tagad, mēs varam pazaudēt to, ko Dievs cilvēkam sagatavojas, to, kas vēl tikai cerams, veselu mūžību. Pats Dievs jūs ir aicinājis uz šo kursu, lai palīdzētu jums nevis vienkārši naivi noticēt, bet izprast. Vienas no Bībeles daļām jaunās derības izpratnē ticība nekādā ziņā nenozīmē kaut kam vienkārši akli noticēt. Noteikti visi ir dzirdējuši teicienu neticīgais toms. Tas ir radies no Bībeles, no jaunajā derībā aprakstītā notikuma Jāņa evaņģēlijā pēc Jēzus augšām celšanās. Kad Jēzus pēc savas augšām celšanās parādījās mācekļiem, Toms nebija viņu starpā. Un kad mācekļi ar sajūsmu stāstīja Tomam, ka satikuši augšām celto kungu, viņš teica: es neticēšu, ja neredzēšu, ja neaptaustīšu. Citiem vārdiem neticēšu, ja nepiedzīvošu. Pēc kādas no aptaujām apmēram 70% cilvēku Latvijā tic kaut kam augstākam. Un tas ir labi. Bet kāpēc mēs runājam par Dievu, kas ir cilvēks, ir jāredz kopaini? Un būtiski ir atklāt, kāds ir šis Dievs, kuram mēs ticam. Mācītājs Juris Rubenis savā darbā Dievs ir tepat raksta. Vārds Dievs pieder pie noslogotākajiem vārdiem pasaulē, aiz kuriem katrs cilvēks grib aizslēpt to, ko viņš vēlas vai iedomājas. Bībele neaicina mūs noticēt vienkārši kaut kādam Dievam. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tā varam lasīt 1. Mūzes grāmatā 1.26. Jau radīšanas stāstā redzams, ka Dievs atklāja sevi daudzskaitlī. Lietojot savu prātu un iedziļinoties rakstos, mēs atklājam kristiešu Dievu kā Tēvu, Dēla un Svēto garu. Tēvu kā radītāju, Dēlu kā pestītāju un Svēto garu kā svētdarītāju. Neliela atkāpe. Kāds priesteris brauc pie slimnieka pa lauku ceļu uz tāda mopēda, pavecāka. Un pēkšņi ceļu policija aptur viņu. Policists izkāp ārā, iet apkārt tam mopēdam un tam priesterim. Saka, skatās, tas mopēds tāds knapi kopā turās. Aizmugurēs bagažniekā tāds portfelītis ar striķi piesiets. Viņš saka, kur tad Svēto Tēvu tā braucam? Priesteris, redzi dēliņa, vedu Dievu pie slimnieka. Policists. Un kā tad diviem uz tādas grebažas, vai te var pabraukt? Priesteris neko neatbild.
Bet policists saprot, ka tur jau nav īsti arī ko paņemt. Tad saka, brauciet, bet uzmanīgi. Un brauc prom. Priesteris tā nopūšas. Saka, paldies tev, Dievs, ka policists nezināja, ka tu esi 3 personās. Lūk, Bībele atklāja mums Dievu kā personu. Personu, kurš radījis katru no mums. Kā personu, kurš Kristu nāk pie mums. Kas Jēzu Kristu vēlas sazināties ar mums. Kas vēlas sevi atklāt. Cilvēks tomēr ar to nav mierā. Viņš saka, labi, es ticēšu, bet pierādiet. Arī šim sauklim ir zemteksts. Es ticēšu, ja spēšu izskaidrot ar prātu. Lai atvieglotu prātam uzdevumu, cilvēki vitin bieži piesauc palīgā zinātni un saka, ja ar zinātniskām metodēm nevar pierādīt Jēzus Kristus dievišķo izcelsmi vai viņa augšām celšanos, tad 21. gadsimta intelektuāļiem noticēt viņam kā glābējam nebūtu prāta darbs. Zinātni kā pamatojumu savas pārliecības apstiprinājumam piesauc arī cilvēku grupa, kas sevi pozicionē kā ateisti, jeb tie cilvēki, kas netic Dieva esamībai. Un ateisms nav nekas jauns. Vēl apmēram 1000 gadus pirms Kristus ķēniņš Dāvids raksturoja cilvēku, kurš savā sirdī saka, Dieva nav. Taču tas nenozīmē, ka viņu zināšanas ir neapgāžamas. Viņi vienkārši izvēlas šādi redzēt pasauli. Viņi domā, ka racionālisms vairāk pamato ateismu nekā teismu. Un visos laikos ir bijuši cilvēki, kas noliedz Dieva eksistenci. Un iespējams, ka tādi būs arī vienmēr. Un tieši moderni ateisti uzskata, ka ateisms ir racionāli labāk pamatots. Un viens no modernā ateisma pārstāvjiem, Kristofers Hitchens, deklarē, kamēr reliģija balstās vienīgi uz ticību, ateisms nepieprasa nekādu ticību, bet tas primāri balstās uz empiriskiem pierādījumiem. Ja izraujam teksta fragmentu no kopējā konteksta, tad ateisti varētu pamatot savu pozīciju ar Bībeli. Jo tur taču stāv rakstīts, Dieva nav, bet pilnā versija skan šādi. Muļķis savā sirdī saka, Dieva nav. Turpmāk godīgi palūkosimies, ko tad zinātne vairāk pamato, ateismu vai teismu. Klaiss Staples Lewis šajā pašā darbā vienkārši kristietība raksta, ka zinātniskus pierādījumus iegūst atkārtojot notikumus tās personas klātbūtnē, kas šo faktu apšauba. Zinātniskā metode, lai kā to definētu, ir saistīta ar parādības vai iegūtās pieredzes mērīšanu, ar eksperimentēšanu vai atkārtotu novērošanu. Atbildes uz tādiem jautājumiem, kā vai Napoleons Bonaparts ir dzīvojis, vai Mārtiņš Luters Kings vadīja cīņu par pilsoņtiesībām, vai Jēzus Kristus bija Dieva dēls, vai var uzticēties Bībeles atklāsmei. Neietilpst zinātnisko pierādījumu sfērā. Tikpat labi man varētu pajautāt, lai zinātniski pierādu, ka es esmu laulājies. Piedodiet. Es varētu norādīt uz kādu faktu savas eksistences vēsturē, es varētu norādīt uz kādu dokumentu, kas apliecina šo faktu, es varētu norādīt uz lieciniekiem, un galu galā es varētu norādīt uz 38 gadu laulības dzīves pieredzi ar manu sieviņu Daigu, taču nezinātniski pierādīt. Mana pirmā profesija ir jurists, un tiesību sistēmā kopumā es nostrādāju 21 gadu, kas bija tieši saistīts ar tiesu. Tiesā kāda fakta pierādīšanai izmanto ticamus, pieļaujamus un pārbaudāmus pierādījumus. Tieši tā. Atbildes uz iepriekš uzdotajiem un līdzīgas dabas jautājumiem ir meklējamas ar juridiski vēsturiskās metodas palīdzību, kas balstās uz
3 lieliem vaļiem. Uz bibliogrāfisko pārbaudi, uz iekšējo un ārējo liecību pārbaudi. Vispirms par bibliogrāfisko pārbaudi. Ar šo paņēmienu pārbauda tekstu, kādā dokumenti ir nonākuši līdz mūsdienām. Piemēram, Tukidita Hronikas, oriģināli sarakstītas 470. līdz 400. gadam pirms Kristus, kopijas, kas nonākušas līdz mūsdienām, sarakstītas 900. gadā pēc Kristus. Tātad tās no oriģināla šķir 1300 gadu, un šo kopiju turklāt ir ļoti maz. Savukārt Cēzars ir sarakstījis Gallu karu vēsturi 58. līdz 50. gadam pirms Kristus, un šī darba autentiskumu neviens neapstrīd. Pat pie apstākļiem, kad tas balstās uz kādām 9-10 kopijām, datētas 1000 gadus pēc oriģināla. Jaunā derība sarakstīta 40. līdz 100. gadam pēc Kristus. Vecākais eksemplārs 130. gadā pēc Kristus. Un visa jaunā derība ir laika intervālā no 30 līdz 300 gadiem. Tātad šis starp oriģinālu un kopiju šis laika intervāls. Turklāt pieejami vairāk kā 5000 grieķu, 10,000 latīņu un 9300 eksemplāru citās valodās. Pēc kā var secināt, ka bibliogrāfiskā pārbaude parāda, ka mūsu rīcībā esošais teksts atbilst oriģinālam un ir uzticams. Taču ir jānoskaidro ne tikai, vai šiem rakstiem var ticēt, bet cik lielā mērā tiem var uzticēties. Un spēja paust patiesību lielā mērā ir tieši atkarīga no tā, cik tuvu liecinieks atradies fiksētajiem notikumiem, ģeogrāfiski un laikā. Un šī ir Bībeles otrā vēsturiskuma pārbaude, jeb iekšējo liecību pārbaude. Kādas liecības sniedz paši svētie raksti? Aplūkosim Lūkas evaņģēliju. Zinātnieki atzīst, ka Lūkas evaņģēlija vēsturiskā precizitāte nav apstrīdama. Vītonas koledžas jaunās derības un arheoloģijas profesors Džons Makrejs saka, kā liberālie, tā konservatīvie zinātnieki ir vienoti pārliecībā, ka Lūka ir ļoti precīzs vēsturnieks. Viņš ir erudīts, dairunīgs. Viņa grieķu valoda ir tuvu klasiskajai. Viņš raksta kā izglītots cilvēks. Un arheoloģiskās liecības atkal un atkal no jauna pierāda, ka Lūkas vārdi atbilst patiesībai. Lūka nav vienīgais biblisko tekstu autors, kam rūp precizitāte. Apostolis Pēteris 2. vēstulē, 1. nodaļā 16. pantā saka, nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu kunga Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļūši viņa varenības aculiecinieki. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu, tā piebalso apostolis Jānis 1. vēstulē 1.3. Tikai pēc 6 liecinieku Mateja, Jāņa, Pāvila, Pētera, Jēkaba un Jūdas liecību izpētes apoloģētikas profesors Lins Gārdners secina, ka salīdzinām ar citiem antīkās literatūras avotiem mums ir daudz labāki avoti, no kuriem mēs varam gūt zināšanas par Jēzu no Nācaretes. Trešais vēsturiskais kritērijs ir ārējo liecību pārbaude. Ir jānoskaidro, vai ir arī citi dokumenti, kas apstiprina vai noliec aplūkojamo dokumentu saturu. Kornēlijs Tacits, 56. līdz 120. gads pēc Kristus, tiek uzskatīts par ievērojumu Romas vēsturnieku. Savā nepabeigtajā darbā Annales viņš apraksta ugunsgrēku, kura izraisīšanā tika vainoti kristieši. Turpat viņš piemin kristiešu aizsākumu,
kad Kristus tika sodīts ar nāvi imperatora Tiberija valdīšanas laikā. Tas ir 14. līdz 37. gads pēc Kristus, kad Poncijs Pilāts bija pārvaldnieks Jūdejā. Apustuļa Jāņa vēstījuma ticamību, piemēram, apliecina 2 viņa draugi, Hierapolis bīskaps Papijs, kurš savukārt rakstījis vecākais apustulis Jānis mēdza teikt arī tā: Marks, būdams Pētera tulks, rūpīgi pierakstīja visu, ko viņš, Pēteris, pauda, gan Kristus vārdus, gan darbus. Gan arī Smirnas bīskaps Polikarps, kurš dzīvoja 1. gadsimtā un 86 gadus bija kristietis, kas bija apustuļa Jāņa māceklis. Lūk, ja jūs vēlaties arī uzzināt vēl citus avotus, tādus akadēmiskus avotus, kuros meklēt šīs ārējās liecību pārbaudes, tad es jums iesaku vienu darbu izlasīt. Autori ir Džošs Makdavels un Šons Makdavels, to ir izdevusi Agape Latvija 2010. gadā, un darbs saucās Dievs valkāja sandalis. Bet vēl bieži vien pārliecināšanas ārējās liecības sniedz arheoloģija. Tā palīdz Bībeles kritiskā izvērtēšanā tajos jautājumos, kas nav saistīti ar iedvesmu un atklāsmi, un var apstiprināt aprakstīto notikumu precizitāti. Arheologs Džozefs Frī raksta, ka arheoloģija ir apstiprinājusi neskaitāmas Bībeles epizodes, ko kritiķi bija noraidījuši kā nepatiesas vai neatbilstošas faktiem. Lūk, izdarot kopsavilkumu gan par pierādījumiem, var diezgan viennozīmīgi secināt, ka šodien, 21. gadsimta sākumā, mēs zinām par Bībeli pietiekami daudz. Socioloģija un vēsture, arheoloģija un antropoloģija, lingvistika un teoloģija. Tās visas norāda uz vienu. Bībeles vēstījumu lielā mērā var pārbaudīt, to var saprast un ir saprātīgi tam uzticēties kā avotam un pamatam gan ticībai, gan dzīvei. To vēlreiz apstiprina pati Bībele caur apustuli Pāvelu, kurš raksta savam mīļajam dēlam Timotejam Malāzijā. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Kā es pats saskāros ar Bībeli un sāku ticēt Bībeles atklāsmei? Pie vainas ir, ja tā varētu teikt, divi man nozīmīgi cilvēki manā dzīvē, kuri ar kaut ko atšķīrās no ļaudīm, ar kuriem es konkrētajā laika posmā sastapos. Pirmais tā bija mana vecmama, pa tēva līniju, Emīlija, un arī mana tobrīd vēl topošā sieva Daiga. Un es ilgu laiku nevarēju saprast, kur tad ir tā atšķirība, kur slēpjas tā atšķirība. Kad pārdomāju dziļāk, izrādījās, ka viņas abas lasīja vienu un to pašu grāmatu. Grāmatu ar lielo burtu, viņas lasīja Bībeli. Kad es to sapratu, arī manī radās iedvesma iegūt to atšķirīgo, kas ir pie viņām, un tad es pirmoreiz atšķīru Bībeli. Un šī brīdī mēs esam nonākuši līdz vārda ticība otrajai dziļākajai nozīmē. Sengrieķu valodā, koenē dialektā, kurā oriģināli sarakstīta jaunā derība, ticības apzīmēšanai tiek lietots grieķu vārds pīstis, kas tulkojas kā ticība, uzticēšanās, uzticība.
Klais Staples Lewis secina, ka kristietībā ir jautājumi, kurus var saprast pirms esat kļuvis par kristieti. Bet ir daudzi jautājumi, kurus nevar saprast, kamēr jūs kristiešu ceļā neesat nostaigājis noteiktu attālumu. Nostaigāt kopā zināmu ceļa posmu nozīmē vairāk par aklu sekošanu. Ticība jaunajā derībā drīzāk tiek lietota tieši šādā nozīmē. Ticība pielīdzināma attiecībām. Patiesībā veselam attiecību kopumam vispirms iepazīšanās, tad uzticēšanās, rokas sniegšana, tad līdziešana, līguma slēgšana, pārbaudīšana un pierādījumu iegūšana. Tā saka mācītājs Juris Rubenis savā darbā Dievs ir tepat. Manā mācītāja amata pienākumos ietilpst arī laulību slēgšana. Kā tas nākas, kad laulājumie, kuri pazīst viens otru nepilnu gadu vai ilgāku laiku, kādu dienu, tomēr saka viens otram jā vārdu. Domāju, ka tu būsi labs vīrs vai laba sieva, tikšanās, intuīcija, ka kaut kas labs varētu sanākt, paiet laiks, rodas lielāka pārliecība. Jo vairāk komunicējam, jo vairāk pārliecināmies. Un kopā dzīvojam, kopā ēdam, kopā paņemam kredītu, un vienu dienu mēs sakām jā, kad ir pietiekami argumenti. Tāpat arī attiecībās ar Dievu. Ja sākumā tas varbūt ir neskaidri, ja ir kaut kas augstāks ir, tad jūs satiekat kādu cilvēku, jūs klausāties, kaut ko sadzirdat, jūs piedzīvojat kādu notikumu, jaunu pieredzi. Jūs iepazīstat Dievu tuvāk. Un tad kaut kad pēc mēneša, 2 vai 3, jūs stāvat baznīcā pie altāra un apzināties, ka jā, man varbūt vēl nav pilnīga skaidrība visos jautājumos, bet ir pietiekama pārliecība, ka virziens, kurā eju, ir labs, ka tajā virzienā ir vērts doties. Un tā, mīļie, vairs nav akla noticēšana. Tas pats Klais Staples Lewis saka tā: es ticu kristietībai, tāpat kā es ticu tam, ka ir uzliekusi sauli. Ne tikai tādēļ, ka es redzu sauli, bet tādēļ, ka pateicoties tai, es redzu visu pārējo. Citiem vārdiem, viņš tic kristietībai ne tāpēc, ka tā ir kāds fenomens, bet gan tāpēc, ka ar kristietību caur to ir iespējams skaidrāk skatīties un saprast savu dzīvi. Jā, meklēt un visbeidzot arī atrast atbildes uz savas dzīves svarīgākajiem jautājumiem. Kristietība ir kāds ļoti konkrēts veids, kā interpretēt, sasiet kopā un noteiktā veidā raudzīties uz šo dzīvi. Mēs lūdzam Dievu, ceram un ticam, ka šis kurs palīdzēs jums redzēt skaidrāk. Mēs iedrošinam jūs neiet savās ticības ceļu vienatnē. Ir vērts uzticēties Dievam, sajust to, ka piederu pie lielākas cilvēces kopīgas pieredzes, kas ir apkopota Bībeles tekstā un Dieva vārda spēkā. Lai Dievs jūs svētī.